Izaicinājumi. Grūtības piedalīties galda spēlēs. Personas ar redzes traucējumiem var saskarties ar grūtībām, piedaloties tādās brīvā laika pavadīšanas aktivitātēs kā galda un kāršu spēles, kas bieži vien lielā mērā balstās uz attēliem un vizuālu atšķirību noteikšanu. Risinājuma piemērs. Lai cilvēkiem ar redzes traucējumiem uzlabotu pieejamību tādām brīvā laika pavadīšanas aktivitātēm kā galda un kāršu spēles, izstrādātāji var izmantot kontrasta krāsas un taustes elementus. Turklāt, izveidojot audio formāta aprakstošus palīglīdzekļus vai viedtālruņu aplikācijas, kas var stāstīt par spēli reālā laikā, var nodrošināt iekļaujošāku un patīkamāku spēļu pieredzi ikvienam. Kāds ir jūsu risinājums?